nekustamais īpašums. Tā vēl joprojām ir, manuprāt, vispopulārākā atbilde, ko cilvēki atbild, ja viņiem pajautātu, kur tu ieguldītu, ja tev rītdien būtu nauda. Un šādu atbildi arī sniedz jaunieši, tur 16, 17, 18, 20 gadīgie. Un atbilde slikti pati par sevi. Nekustamais īpašums nav ne labs, ne slikts ieguldījums pats par sevi. Tas vienkārši ir ieguldījums ar savām niansēm, ar savām iespējām un tā tālāk. To visu var darīt. Bet kāpēc tad ir šī populārā atbilde? Un tev tāds mazliet garāks iemesls. Tas tās iepriekšējās paaudzes, viņas ir redzējušas, ka nekustamais īpašums strādā. Ja? Tur bruka Padomju Savienība, pēc tam vēlāk valūtas tur juka un bruka, banku krāpniecības, un kur nauda vienkārši izkūpēja gaisā. Bet tam Jurim, Pēterim, Jānim un kam vēl, kuram bija nekustamais īpašums, lielākoties šis nekustamais īpašums saglabājās. Ja? Un līdz ar to ir tāda stingra pārliecība no personīgās pieredzes, no savu, varbūt jau pat vecāku pieredzes, ka nekustamais īpašums, tā ir stingra pamata vērtība, un pie tās ir jāturās. Ok, bet tā ir viņu pieredze. Kas šodien ir mazliet, ja ne šodien ir citādāk, tad kura šajā visā argumentā no jauniešu skatu punkta ir problēma? Iedomājamies, šodien jaunietis ir nopelnījis kādu naudiņu, 1000 eiro, ja, un viņš domā, jāsāk ieguldīt, lai šī nauda vairotos. Aiziem pie vecākiem prasam, kur ieguldīt. Nekustamais īpašums, tas ir vienīgais, kas pastāv cauri laikiem. Viņi atbild, balstoties uz savu pieredzi. Viņiem tāda pieredze arī ir. Labi, kur ieguldīt 1000 nekustamajā īpašumā? Kur? Nav variantu, vai ne? Pat tieši vairs nerunāju tur platformas, vēl kaut ko. Tas jau viss ir atvasinājums. Tas jau atkal, ja tu pataisno reizi jautās vecākiem, tad caur platformām, tas viss tur ir riskanti, viss kaut kādi, nezinu, vai tur nav kādi krāpnieki vai vēl sazini, kas, vajag patiešo nekustamajā īpašumā. Bet 1000, kur tu var nekustamajā īpašumā ieguldīt? Un kas tev atliek tajā gadījumā, ja tu uzticies tikai šim secinājumam, kas ir viņu pieredze, viņu stāsts vairākas 10 gadus, bet kas tev atliek ar savu 1005, varbūt pat 10? Ja tu citu informācijas avotu nemeklē, tad vai neieguldīt, vai iztērēt. Abas šīs opcijas, manuprāt, nav labas. Var, protams, tur visi argumenti. Ieguldi sevi, pelni vairāk un tālāk tā joprojām. Bet no ieguldīšanas, no pirmā ieguldījuma un arī vēlāk lieli ieejas soļi ir. Ja? Līdz ar to, kaut kā būtu jāmēģina mazliet salauzt šo te. Un tiešām atbildēt tas, ka, ja man būtu rīt liela nauda, kā es viņu ieguldītu, ja? Tad ir nekustamais īpašums. Pārējiem visam ir iespējas jau ar krietni zemākiem līdzekļiem kaut ko izdarīt. Mazākiem, ja? Akcijas, Baltijas akcijās mēs varam burtiski tik, cik vienā akcija maksā, tik varam sākt. Pat bez komisijas maksā. Globālajās akcijas arī varam atrast brokers, kuris mums kāds darījums ir bez komisijas maksas. Burtiski varam sākt ar dažiem 10 eiro. Nevajag 1000. Ja? Tā kā iespējas ir un jāmeklē plašāk ir. Un ja mēs esam, iespējas ir jāmeklē plašāk. Es domāju, ar to arī jānobeidz.